Mēs atrodamies Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcas pagalmā, kur ir arī citas ēkas. Visa baznīca ar tām ēkām skaitās kā viens piemineklis, baznīca ar ēku kompleksu. Šī kompleksa vēsture sniedzās 18. gadsimta beigās, kad arī uzbūvēja baznīcu, arī ēkas pastāvēja nedaudz citā izskatā. Gadu gaitā tās ēkas tika pārbūvētas, palielinātas, mainījās tur funkcija. Baznīca bija kā baznīca visu laiku. Vienu brīdi viņa pat bija vienīgā katoļu baznīca Rīgā un Vidzemē un bezmaz pildīja katedrāles funkcijas. Es kā būvinženieris pastaigājot redzu daudzas problēmas šajā kompleksā. Nav viņa kapitāli remontēta ļoti sen un stāvoklis ir diezgan slikts. Un tā dinamika ir pieaugoša. Pēdējos gados plēsas parādās arvien vairāk, plēsas paliek lielākas. Skaidrs, ka tā problēma ir jārisina. Ko tā kā arī dara? Sakrālā mantojuma finansēšanas programmā 23. gadam ir atvēlēta puse no nepieciešamiem līdzekļiem, lai projektētu visa komplekta atjaunošanu. Arī šim gadam, 24. tika iesniegts pieteikums. Redzēsim, vai piešķirs, nepiešķirs. Labas cerības saņemt arī finansējumu, lai izprojektētu līdz beigām. Un projekts risina baznīcas problēmu, no kuras ir jāsāk. Tie ir pamati. Ja pieņem, ka tajā laikā būvēja ar ozolu koka pāļiem pamatus, tad pieņemam, ka arī šeit tādi ir. Mainoties gruntsūdeņiem, tie pamati sadalās, piekļūst skābeklis un viņi sāk sairt. Tajā ir arī dažādi būvapjomi, tas tornītis piebūvēts vēlāk, un viņš ir smagāks, viņš spiež. Un pēc vizuālām pazīmēm šobrīd var pat teikt, ka baznīca sadalījusies 3 daļās, zem kuras katras ir neatkarīgi pamati. Ir arī zināms stāsts no 70. gadiem vai 80. kad iegruva grīda un pēc tam 2 kamazus ar smiltīm piebēra un pēc tam aiztaisīja ciet. Tā ir problēma. Un problēma ir arī tāda, ka arī ar lietus ūdeņi nav sakārtot, lietus ūdeņi līdz zem ēkas, kas arī veicina visus šos procesus un pātrina. Tātad mums vajag sākt ar to, kad pastiprinātu pamatus baznīcas. Daugavas tuvums ietekmē gruntsūdeņus un visu to hidroģeoloģisko situāciju. Blīva satiksme, krastmala, kur brauc daudzas mašīnas, ir vibrācija. Tā vieta nav labvēlīga šādai ēkai. Tāpēc arī projektā ir paredzēts, kad ar mikropāļiem tādu polimēru pastiprina grunti, kas arī pilda pamata funkciju, lai to visu apjomu baznīcas apjost un atkal savienot kopā, lai viņa dzīvo tā kā viena ēka. Projektētāji ir apsekojuši ēku. Viņi nav zvanījuši trauksmi, kad jau šobrīd ir tur bīstami atrasties. Bet, protams, pazīmes ir visādas, kā viņas interpretē. Speciālisti ir bijuši, nav situši trauksmi, bet protams, tā dinamika, ja mēs redzam tās plaisas un paredzam, ka viņas attīstīsies, tā situācija vienu brīdi var pienākt, kad vajadzēs taisīt baznīcu ciet un teikt, ka ir avārijas situācija. Tās summas sākās no 100 000. Atkarībā no izvēlētā risinājuma var aiziet līdz 500 000, bet kaut kādu vidusceļu ejot, 200 300 000 tie pamatu pastiprināšanu varētu izmaksāt. Dārgie ticīgie, aicinu palīdzēt mums remontā mūsu baznīcā. Kad ir iespējams, lūdzu paziedot mums.